Vai zināji, ka kredītreitings tas cipars, burts, krāsa, kas parāda, cik uzticams ir uzņēmums, patiesībā ir izgudrojums ar vairāk nekā 100 gadu vēsturi? Viss sākās 19. gadsimtā, laikā, kad Amerikā būvēja dzelzceļu. Simtiem jaunu uzņēmumu solīja zelta kalnus un meklēja investorus. Bet neviens īsti nezināja, kurš tiem spēs atdot aizņemto naudu. Tad kāds vīrs vārdā Henrijs Fūrs sāka pētīt uzņēmumu finanšu datus un publicēja grāmatu par to, kuri uzņēmumi ir droši un kuri riskanti. Tā dzima ideja par kredītreitingu, jeb uzticamības novērtējumu skaitļos. Dažus gadus vēlāk cits finanšu analītiķis Džons Mūdijs šo sistēmu padarīja saprotamāku. Viņš sāka uzņēmumus vērtēt ar burtiem A, B un C. Burts A nozīmēja, uzņēmums ir drošs. C – riskants. Šie vērtējumi izplatījās pa visu pasauli, un tā radās pirmās kredītreitingu aģentūras Moody's, Standard & Poor's un Fitch. Ar laiku kredītreitings kļuva par svarīgu rīku bankām, investoriem un uzņēmumiem. Tas palīdzēja saprast, kam var uzticēt savu naudu. Un tagad, 21. gadsimtā, šī ideja darbojas arī tepat Latvijā. Bet šodien tas viss notiek dažu sekundžu laikā. Kim kredītreitinga pārskats ļauj tev momentāni noskaidrot, cik droši ir sadarboties ar jebkuru uzņēmumu. Tu iegūsti prognozi, skaitļos izteiktu ticamību, ka uzņēmums spēs norēķināties ar piegādātājiem nākamo 12 mēnešu laikā. Sistēma izmanto vairākus desmitus dažādus rādītājus, sākot ar nodokļu parādiem valsts ieņēmumu dienestam, finanšu pārskatiem, līdz kavētiem maksājumiem uzņēmumiem un kavētiem kredītiem bankām. Tā palīdz atdalīt augsta riska uzņēmumus no tiem, kuri finansiālā situācija ir stabila. Un pats labākais – viss process ir vienkāršs un ātrs. Pirmais solis – pieslēdzies ar sev ērtāko autentifikācijas rīku. Otrais solis – veic priekšapmaksu. Izvēlies maksājumu metodi un atskaišu skaitu. Trešais solis – izvēlies uzņēmumu, kuru vēlies pārbaudīt un saņem atskaiti ar vienu klikšķi. Dažu sekundžu laikā tu redzi, vai potenciālais partneris ir finansiāli drošs. Tas palīdz izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem un pieņemt gudrus uz datiem pamatotus lēmumus. Kredītreitings tas ir uzticamības instruments, kas dzimis no dzelzceļa laikmeta un šodien palīdz Latvijas uzņēmējiem droši virzīties uz priekšu.